Vai zināji, ka uzturēšanās koku ēkās pozitīvi ietekmē labsajūtu? Ārzemju tirgos ļoti labi apzinās koka būvniecības pozitīvo ietekmi uz vidi, pozitīvo ietekmi uz cilvēka labsajūtu. Koka mājās dzīvot ir patīkami. Labi būvētās koka mājās vienmēr ir laba atmosfēra, labs mikroklimats, mazākas iespējas iegūt dažādas modernās kaitas, kā alerģijas, putekļu ērcītes un tādas lietas. No vides speciālistu viedokļa raugoties, es teiktu, ka tāda varbūt pati būtiskākā lieta ir koka uzbūve, kas nosaka viņa spēju regulēt gaisa mitrumu, kas mūsu klimatiskos apstākļos dzīvojot ir ļoti būtisks. Mums vai nu ir parasti vai nu par mitru vai par sausu. Koks ir brīnišķīgs tajā ziņā, kad ar savu higroskopisko uzbūvi, to šūnveidu uzbūvi, ja viņš nav tur tā pārāk skarbi apstrādāts, tad viņš faktiski ārkārtīgi labi uzsūc mitrumu un atdod mitrumu. Tad tāds milzīgs dabisks akumulators mitrumam telpās. Ilgtspējīgu ēku nākotne ir koka izmantošana būvniecībā.